Jelgavas vēdiskās kultūras centrā pie notiecīgi jāmari Indrasēnas. Vai jūs zināt, ko nozīmē vārds Indrasēna? Vai jūs zināt? Vai ne valdnieks bija? Valdnieks bija. Nu, viņam izrādās ir divas nozīmes. Viena nozīme ir Indras karotājs, un otra nozīme ir tas, kurš ir uzvarējis Indru. Jā, teiksim, Balī Maharāģa vārds bija tāds izcils tāds. Āsūru valdnieks, Balī Maharāģa. Arī interesanti vārds Āsūra, viņš jau oriģināli nenozīmē neko sliktu. Āsūra nozīmē kungs, kungi. Un teiksim, tāpēc ir teiks, ka par šo pasauli valda kungi, āsuras. Viņi neobligāti ir kaut kādi slikti dēmoni, bet, nu, ikvienam kungam, viņam dažreiz aiziet, kā saka, fokus, un viņš sāk iedomāties, ka viņš ir kungs ne tikai par to, kas viņam ir nolikts pāri būt kungam, bet ka viņš ir kungs pāri Dievs kungs pārcēl, es esmu Dievs noteicējs. Un tad noteikti mūs vajag uzvarēt. Un tāpēc es ar lielu prieku apmeklēju katru reizi Jelgavas vēdiskās kultūras centru, kur mani var uzvarēt. Jo Indra, viņš pēc savas sākotnējās funkcijas, viņš jau ir tas, kurš cīnās pret visiem, kā saka, dēmoniem, sliktajiem, un, teiksim, visās arī ugunsrītos, teiksim, Indras godināšana, viņi ir neatraujami kopā no Višnu godināšanas. Indra un Višnu, viņi vienmēr ir kopā, tāpēc, ka viņi ir ļoti tuvi draugi, un faktiski Indra dara lielus varoņdarbus, nogalina dēmonu Vritru. Un vārds Vritra, tas nozīmē arī čūska, bet no otras puses tas nozīmē arī obstaklis. Tas ir grūtības, jā, kad tiek pārvarētas grūtības. Un Imē naro Vritra hatieši, lūk šie visi cilvēki, Vritra hatieši, kas ir grūti